Gribas atzīmēt, bieži vien jautā, kādas tad ir algu līmenis loģistikā, un arī pastāv tāds stereotips, kad loģistikā jau daudz nevar nopelnīt. Vai arī vispār, kas tad īsti ir loģistika. Ja? Šeit ir viens piemērs, x dienā, x stundā paņemti šie ekrāna šāviņi no CV.LV. Jūs varat pārbaudīt šodien, paskatīties, kā izskatās tieši šodien, vai paskatīties tajā brīdī, kad jūs būsiet darba meklētāji, kas ir piedāvājumā, ja? Tātad, ko darba devēji piedāvā. Un šajā brīdī jūs redzat 185 sludinājumus ar dažādiem piedāvājumiem, un jūs arī varat ieskatīties, kādi ir potenciālie algu līmeņi loģistikā. Protams, gribu atzīmēt, ne visi jau mēs uzreiz esam vadītāji, ja, bet ekspedīcijas aģents patiesībā tas arī ir operatīvais darbinieks. Ja. Protams, ir ļoti daudz, kas ir atkarīgs no mūsu personīgajām kvalitātēm, tāpēc arī mēs studējam, tāpēc mēs arī mācāmies, mums ir profesionālā un personīgā izaugsme, lai mēs spētu konkurēt un nokļūt šajos amatos. Pavisam nedaudz arī par statistiku attiecībā uz loģistiku Latvijā. Tad pagājušā gada statistika liecina par to, ka pieņemsim, ka gaisa transporta nozarē ir vislielākais kopējais apgrozījuma pieaugums. Ūdens transporta nozarē arī ir strauji pieaugums apgrozījumā. Kas ir interesanti, mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība veido 38% no kopējā Latvijas uzņēmuma apgrozījuma. Mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība patiesībā ļoti daudz nodarbina loģistikas darbiniekus, tāpēc, ka tur ir gan noliktavas, gan iepirkumi, gan transports. Ja? Tātad tas ir, ja transporta nozarē ir tikai transports, tad šeit ir daudz lielākas šīs iespējas. Un arī ir redzams, ka sauszemes un transports un cauruļvadu transports ieņem 5. vietu top 5 pēc kopēja apgrozījuma. Ja? Tātad transportam un loģistikai ir liela nozīme Latvijas ekonomikā. Un, kamēr būs pieprasījums, kamēr būs preču plūsmas, kamēr notiks ražošana, tas nekad neapstāsies. Ja? Jo vēsturiski loģistika veidojas jau ļoti, ļoti sen. Vissenākie dati ir, kad tika celtas Ēģiptes piramīdas. Oficiālie dati par to, kad ir radusies loģistika, ir Romas impērijas laiks. Ja? Mēs redzam ļoti, ļoti sena nozara.